Sauksim viņu par Ogistu. Viņš ir izdzisušu seju, dīvainu raksturu un noslēpumainu nieku pētnieks. Ogistu pārņēma sajūta, it kā viņš pēc ilga ceļojuma būtu atgriezies mājās. Viņš pārskatīja visu, kas veikts un vēl veicams, kas labs un kas nelādzīgs. Tad tēlnieks pievērsās modelim, kas viņam patika vislabāk. Kaut gan pēkšņi viņš vairs par to nebija īsti drošs. Tas bija steidzīgi veidots. Viņš atkal no jauna mācījās zīmēšanas tehniku, lai izprastu modeļa pretrunīgo raksturu. Ja viņš sēž pie galda, tad slavē ēdienu un vīnu, un saimniekam saka, cik izmeklēts ir tavs galds. Tas ir viņš, kas vispirms rūpīgi izlasa asakas un uzturā lieto tikai saldūdens zīves, pacietīgi izvērtējot uzturu kalorijas. Ja viņa sievai ir nokritis kāds sīknaudas gabals, tad viņš ir spējīgs apgriezt otrādi mājas iekārtu, izkratīt gultas un lādes un izpurināt arī visas grīdas segas. Dīvainā kārtā Rihardā Vāgnerā apvienojās un sadzīvoja visas šīs dabas. Viņš spēja būt galants kavalieris, niķīgs bērns, pašpārliecināts mierpilsonis, nenoguris ceļotājs, neaprakstāms stūrgalvīgs sirmgalvis un nākotnes mūziķis vienā personā. Rihards tik daudz strādā, viņš naktīs nekad nav mājās. Viņš vienkārši ir brīnišķīgs. Viņš ir burvīgs. Viņš ir pasakāts. Viņš ir tik skaists. Nekas viņam nav par prātam. Viņš iedomājas nesko no sevis. Piena puika gatavais. Ko viņš iedomājās? Tas viņam nav smalki, tas viņam nav smalki. Es esmu vienkārši ģeniāls. Absolūti ģeniāls. Pēc 4 diennakšu kuģojuma 1837. gada augustā 24 gadus jaunais Rihards Vāgners ieradās Rīgā, šajā, kā viņam šķita, tālo ziemeļu pilsētā, kas tomēr patīkami pārsteidz ar visur klātesošo vācisko elementu, lai uz gandrīz 2 gadiem kļūtu par Rīgas pilsētas teātra kapelmeistaru. Itālim mūzika ir mīlestībai. Francūzim mūzika ir sabiedrībai. Bet vācietim mūzika ir zinātnei. Querussia, quercus. Ir cilvēki, kuri mīl dzīvniekus, bet dusmojas uz lapsu, kas aiznesusi gaili, vai uz kaķi, kas noķērs putniņu. Tikpat naivi būtu pārmest Vāgneram tādu rīcību, kur pieņemt uzskatīt par nekrietnu. Nē, viņu vainot nevar. Viņš ir dzimis plēsoni.
Vāgners bija sevi iemīlējies cilvēks. Šī iemīlēšanās sevī pārvērtās mīlestībā uz paša radīto, uz katru atsevišķu takti, uz katru atsevišķu vārdu, kas attiecās uz mākslas darba veselumu. Jūs mūziķi, jums vajadzētu katru vakaru lūgties Dievu, lai viņš jums dod spēju dzirdēt mūziku. Jums visiem ir jāspēlē ir vijolēm, čelliem, flautām, klarnetēm, pat bungām ir jādzied. Lūdzieties, lai Dievs jums dod spēju kādreiz kaut ko līdzīgu sarakstīt, kā šī kavatīna, kas skan. Jūs dzirdat mūziku. Ārkārtīgi lepojās ar savu harizmu, sajūsmas pilns aprakstīdams, kā izdevies pārliecināt klavieru fabrikantu atdot viņam par velti dārgu instrumentu, kā viņš gandrīz pavedis līgavu līgavaini klātbūtnē, kā savaldzinājis baņķierus, ministrus un pat karaļus. Būtībā tā nav harizma, bet mērķtiecīgs spiediens, spēja sakoncentrēt visus dvēseles un intelektuālos spēkus tagad un šeit. Viņš nekad neraksta esiet tik laipns, bet es tā gribu, jeb man tas vajadzīgs, jeb tā, ka lai tas notiktu tieši tā, nevis citādi. Viņa izturēšanās pārsteidz tāpat kā viņa seja. Tas ir savāds apvaldītības, pilnīga vēsuma un familiaritātes, gandrīz vaļības sajaukums. Tur nav ne jausmas pārdomātiem efektiem. Jau pirmajā iepazīšanās brīdī izpaužas viss viņa raksturs, un citiem tikai jābrīnas par šo mainīgo un patmīlīgo dabu, kas visās lietās sasniedz galējību, arī skaistumu izjūtā, kas robežojas ar bezgaumību. Un tomēr šis tik sarežģītais raksturs ir apbrīnojami nosvērts, jo pār to valda varenais saprāts. Es dzīvoju ļoti taupīgi, tāpēc nebažījieties. Mana veselība, miers un nauda nav apdraudēti. Rīga ir ļoti skaista pilsēta, te ir brīnišķīgs klimats, lielisks ainavas un daiļas sievietes. Mūziķi pret mani izturas ar sajūsmu un zinkāri. Jūsu Rihards Vāgners.
pie piektās dabas, kurai nosliec uz nopietnām pārdomām par pasauli un tās radīšanu, par pienākumu, nomoda sapni un grēku, jāpiebilst, ka ģēnija bērnišķīgajam un tik nepraktiskajam raksturam daudz kopīga ar maza zēna psihes filozofisko modeli, ar kuru Rihards Vāgners pat zināmā mērā lepojās. Dziedat, cēlais ķeizar, dziedat jūs no brīvas krūts. Viņam, ķeizaram un tēvam, jūsu prieks no viņa gūts. Viņa nervu sistēma ir neiedomājami saspringta un darbojas tikai vienā virzienā, izvirzot mērķi kļūt par vienu no leģendārākajiem gadsimta komponistiem. Viņš nebaidās kļūt smieklīgs, piedāvājot arī apšaubāmus gardarbus, kas glorificē tolaik tik vareno, smalko sabiedrību. Riharda Vāgnera mīlestība ikreiz sakrīt nelaimīga, jeb te paredzamas traģiskas beigas. Karjera neveidojas tā, kā viņš to labprāt būtu vēlējies. Vāgners kļūdās un kļūdās šausmīgi daudz, izņemot vienu. Viņa mūzika ir pārprastas drosmes un pārjutekliskas kaislības savienojums, kas pierāda šī dzīves mērķa visai nopietnos nolūkus.